Sveicināti OneTech mācību kanālā. Šajā nodarbībā apskatīsim vienkāršoto vajadzību nodrošināšanas metodi. Iepriekšējā nodarbībā mēs pabeidzām izskatīt pārdošanas apakšsistēmu. Nākamā apakšsistēma, kuru mēs aplūkosim, ir vajadzību nodrošināšana. Šīs apakšsistēmas galvenais mērķis ir automatizēt uzņēmuma vajadzību nodrošināšanas procesus krājumos. Mērķis ir saulaicīga un pilnīga nodrošināšana ar minimālām izmaksām. Programmas risinājums nodrošina iespēju uzturēt optimālu krājuma līmeni noliktavā, lai mēs varētu saulaicīgi nodrošināt nosūtāmos pasūtījumus, piemēram, klientu pasūtījumus, montāžas demontāžas pasūtījumus un tā tālāk. Ja krājumi ir par daudz, tas nav labi uzņēmumam, jo rada papildu izmaksas par iepirkumiem un uzglabāšanu. Krājuma trūkums arī nav optimāls variants, tāpēc, ka mēs nespēsim saulaicīgi izpildīt, piemēram, klientu pasūtījumus. Izmantojot vajadzību nodrošināšanas apakšsistēmas iespējas, var iegūt atbildes uz šādiem jautājumiem. Kādas vajadzības uzņēmumam ir šobrīd un kā šīs vajadzības var nodrošināt, respektīvi, kas būtu jāražo, kas būtu jāiepērk, vai, piemēram, kas būtu jāpārvieto no citām noliktavām. Apakšsistēmas darba princips ir šāds. Tā apkopo uzņēmumā radušās vajadzības no visām apakšsistēmām. Vajadzības var rasties, piemēram, apakšsistēmās pārdošana, noliktava un piegāde, ražošana un remonts, un sistēma sniedz ieteikumus, kā tās nodrošināt, jebko un kādā daudzumā iegādāties, ražot vai pārvietot. Šo vajadzību apmierināšanai var nekavējoties izveidot pasūtījumus. Sistēmas iestatījumos tiek noteikts, kādu vajadzību nodrošināšanas veidu izmantosim – vienkāršoto vai paplašināto. Vienkāršotais veids ir tad, ja visas vajadzības tiek apmierinātas, veicot iepirkums no piegādātāja. Atšķirībā no paplašinātās iespējas, tā neprasa aizpildīt dažādus klasifikātorus, lai uzsāktu darbu. Visu nepieciešamo var norādīt vienā darba vietā, un uzreiz tajā var veidot pasūtījumus piegādātājiem, lai uzturētu noliktavā krājumus un apmierinātu nosūtāmo pasūtījumu vajadzības. Paplašinātā versija piedāvā plašākas iespējas. Varēsim veidot ne tikai pasūtījumus piegādātājiem, bet arī pārvietošanas, montāžas un ražošanas pasūtījumus. Citiem vārdiem sakot, atbilstoši nodrošinājuma metodei. Protams, šīs nodrošināšanas metodas būs iepriekš jākonfigurē. Piemēram, mums būs jānorāda, ka šī nomenklatūra tiek piegādāta uz šo noliktavu, veicot iepirkumu no piegādātāja, savukārt uz citu noliktavu ar pārvietošanu. Turklāt būs jākonfigurē arī nodrošināšanas metodas. Tas viss būs vispirms pareizi jāiestata. Šajā nodarbībā aplūkosim vajadzību nodrošinājumu vienkāršoto variantu. Paplašinātais variants tiks aplūkots nākamajā nodarbībā. Vienkāršotais vajadzību nodrošināšanas variants ļauj uzturēt preču atlikumu noliktavēs, analizēt esošos atlikumus, analizēt paredzamās saņemšanas saskaņā ar pasūtījumiem, nodrošināt vajadzības nosūtāmajiem pasūtījumiem un veidot pasūtījumus piegādātājiem atbilstoši vajadzībām un maksimālajiem un minimālajiem krājumiem noliktavā. Tas nedaudz no teorijas skatu punkta, taču tagad apskatīsim, kā izskatīsies darbs pašā programmā. Sistēmas iestatījuma sadaļā katalogi un administrēšana, noliktava un piegāde mums ir jānosaka, vai izmantosim vajadzību nodrošināšanas vienkāršoto vai paplašināto variantu. Mēs aplūkosim abas iespējas, bet šajā nodarbībā sāksim ar vienkāršoto. Iepriekš jau esmu izveidojis klientu pasūtījumu. Dodamies uz sadaļu pārdošana, klientu pasūtījumu un atveram dokumentu un redzam, ka mums ir pasūtījums uz 20 šādas preces vienībām, kas ir jānodrošina, jo mums noliktavā šī prece ir beigusies. Apskatīsim, kā to var izdarīt pasūtījumu noformēšanas sadaļā. Bet vispirms atgādināšu, ka šajā nodarbībā izmantojam vajadzību nodrošināšanas vienkāršoto variantu. Visas funkcijas vienkāršotā varianta ietvaros tiek veiktas, izmantojot darba vietu, pasūtījumu noformēšanu piegādātājiem. Tā ir atrodama pie iepirkumiem un atveram šo sadaļu.
Šī darba vieta ļauj soli pa solim izveidot nepieciešamību sarakstu un noformēt pasūtījumus piegādātājiem. Augšpusē obligāti jānorāda noliktava. Mūsu gadījumā galvenā noliktava. Pirmais solis ir atlikumu uzturēšana noliktavā. Te ir jānosaka to preču saraksts, kuriem nepieciešams kontrolēt piegādi un aprēķināt pasūtījumam nepieciešamo daudzumu. Tabulas daļu var aizpildīt dažādos veidos. Izmantot preču piemeklēšanas formu, pēc atlases vai ielādējot no faila. Ja izmantojam piemeklēšanas formu, tad tabulas daļā var pievienot preci ar dubultu klikšķi uz tās un spiežot uz pogu pārnest uz preču sarakstu. Atlikums tiek uzturēts atbilstoši pašreizējam atlikumam, vēlamajam minimālajam un vēlamajam maksimālajam atlikumam. Informāciju par minimālo un maksimālo atlikumu var norādīt manuāli vai aprēķināt, izmantojot vidējo dienas patēriņu norādītajam dienu skaitam. To var veikt katrai rindai atsevišķi vai vairākām rindiņām vienlaicīgi, iezīmējot tās. Tabulu aizpildīt var ieklikšķinot vajadzīgo lauku vai izmantojot izvēli aizpildīt. Te ir divas opcijas – manuāli ievad vai balstoties uz vidējo patēriņu, tajā skaitā dienu, ko mēs te norādīsim. Precei otrajā rindā norādījuši minimālo atlikumu 100. Savukārt, maksimālais atlikums ir 200. Redzam, ka sistēma piedāvā 185 vienības pasūtīšanai. Kā sistēma nonāca līdz šim skaitlim? Ja atlikums noliktavā ir mazāks vai vienāds ar minimālo atlikumu, mūsu gadījumā tas ir 79, kas ir mazāks par minimālo atlikumu 100, tad šī prece tiek atzīmēta pasūtīšanai un preču daudzums tiek aprēķināts šādi. Maksimālais atlikums mīnus pasūtījuma saņemšanai. Respektīvi maksimālais ir 200 un 15 preces mēs jau gaidām. Tātad 200 mīnus 15 ir 185. Tik daudz vienību sistēma piedāvā pasūtīt. Tālāk apskatīsim otru variantu. Kas notiek, ja atlikums ir lielāks par minimālo? Te augšējā rindā mums ir otra prece, kuras krājuma atlikums ir lielāks par minimālo. Redzam, ka minimālais atlikums ir 20, bet maksimālais 50. Noliktavā ir 31 vienība, kas ir vairāk nekā minimālais atlikums. Tātad sākumā aprēķinām tāpat kā iepriekš. Maksimālais atlikums mīnus pasūtījuma saņemšanai. Bet šoreiz vēl atņemam, cik mūsu krājumā ir vienības virs minimālā atlikuma. Tātad 50 mīnus 5 ir 45, un no šī 45 atņemam vēl 11, kas ir starpība starp brīvo atlikumu un minimālo atlikumu, un galu galā sanāk šis skaitlis 34. Bet šajā gadījumā sistēma nerekomendē šo preci pasūtīt un neatzīmē ķeksīt lodziņā pasūtījumam, jo brīvais atlikums pārsniedz minimālo. Bet to var atzīmēt manuāli, ja nepieciešams. Nākamā cilne ir nosūtāmo pasūtījumu nodrošināšana. Šeit redzam, ka mums ir viens klienta pasūtījums, ko iepriekš apskatījām, un sistēma piedāvā pasūtīt 20 šīs preces vienības. Varam vēlreiz atvērt dokumentu un apskatīties, ka tiešām pasūtīts ir 20 preces, un mūsu noliktavā šīs preces atlikumu nav. Kā arī mūsu gadījumā šai precei nav gaidāma saņemšana, kas varētu nodrošināt šī pasūtījuma izpildi. Tāpēc man tiek piedāvāts tieši tāds daudzums – 20 vienības. Iepriekš jau apskatījām klientu pasūtījumus, tomēr atgādināšu par lauciņu atsevišķi. Galvenā doma ir tāda, ka mēs varam nodrošināt šo klientu pasūtījumu uz atlikumu rēķini, kas ir mūsu noliktavā, bet varam arī atlikumus neaiztikt, bet veikt atsevišķi pasūtījumu. Ja jums ir nepieciešams tāds variants, tad atzīmējiet šo rūtiņu. Tādā gadījumā, ja pat mums būs pieejams nepieciešamās preces noliktavā, sistēma mums piedāvās tās pasūtīt. Pēc cilnes noliktavas atlikumu uzturēšanu nosūtāmo pasūtījumu nodrošināšanu, iestatīšanas pārējiet uz cilnu
noformētie pasūtījumi piegādātājiem un tām rindām, kurās ir atzīmēts ķeksītes sailē pasūtījumam, automātiski tiks izveidots pasūtījums piegādātājiem. Ja sistēmā ir reģistrētas cenas un vienošanās ar piegādātāju, pasūtījums uzreiz tiks automātiski izveidots un iegrāmatots. Manā gadījumā šādu datu nebija, jo nebija iepriekš reģistrētas cenas, tāpēc pasūtījums netika automātiski iegrāmatots. Tādā gadījumā norādām piegādātāju un cenu manuālu, nomainām uzreiz statusu uz apstiprināts, iegrāmatojam un aizveram. Tādā veidā mēs varam izveidot pasūtījumus piegādātājiem, izmantojot vajadzību nodrošināšanas apakšsistēmu. Tas šajā nodarbībā viss. Savukārt nākamajā apskatīsim vajadzību nodrošināšanas paplašināto variantu. Visu labu!